Latviešiem kā nelielai nācijai, kura ir sapņojusi un cīnījusies par savu neatkarību daudzus desmitus gadu un to atguvusi. Protams, ka šķiet ļoti simpātisks arī daudzas citas neatkarības kustības, referendumu un balsojumu, kur kāda tauta vai kāda nācija vēlās vai nu palielināt savu suverenitāti vai nodibināt savu valsti. Es tomēr gribētu teikt, ka patreizajā situācijā, tuvojoties Skotijas referendumam par Skotijas neatkarību, mums ir jāanalizē katra situācija atsevišķi. Un mēs nevaram automātiski apsveikt jebkuras kustības, kuras tikai pasaules vidū parādās. Un šajā sakarā, ja mēs analizējam Skotijas neatkarības referendumu, ir vairāki jautājumi un ir vairākas bažas. Pirmais jautājums ir tas, ka mums nav skaidrs, kāda būs jaunās Skotijas valdības, ja tāda būs, ja balsojums būs pozitīvs, kāda būs jaunā Skotijas valdības attieksme pret NATO, pret Krieviju, pret tiem drošības pasākumiem, par kuriem iestājās Londona un Lielbritānija, pret to sadarbību, kas līdz šim ir bijusi Lielbritānijai NATO iekšienē ar Baltijas valstīm un Poliju. Un ir zināmas bažas domāt par to, ka šeit varbūt tā Skotija nebūs tik liela Baltijas un Latvijas interešu aizstāvētāji, kāda līdz šim ir bijusi Lielbritānija. Otrām kārtām, ņemot vērā, ka mums ar Lielbritāniju ir izveidojušās ļoti būtiskas saiknes gan Eiropas Savienības kaujas grupas sadarbībā, gan arī ātrās reaģēšanas spēkos, gan arī iepērkot dažādu ekipējumu, trenējoties kopā ar Lielbritānijas karavīriem. Ja 18. septembrī Skotijas iedzīvotāji nobalsos par neatkarību, tad mēs varam pieļaut, ka Lielbritānija uz kādiem 2 gadiem būs nogājusi tādā pasīvā stāvoklī, lai tiktu gan skaidrībā ar to, kas viņi ir, gan tiktu skaidrībā ar savu iekšpolitiku un ārpolitiku. Un tas nevar lielā mērā pozitīvi ietekmēt, manuprāt, nevar tikai pozitīvi ietekmēt mūsu, teiksim, drošības situāciju un attiecības ar šo valsti, kas ir patreiz, un jauno veidojumu, kas pēc tam veidosies. Tāpat tās nav skaidrs daudz iekšpolitiski jautājumi Lielbritānijā, gan par finansu sektoru, bankām, naudu, līdzekļiem, gan arī par to, kā, piemēram, tālāk risināsies Ziemeļīrijas jautājums. Tā kā nezināmo ir ļoti daudz, un teiksim, skatoties no Latvijas nacionālo interešu viedokļa, pirms mēs izvēlamies, teiksim, tīri vai no aiz sentimenta vai aiz vēlmes atbalstīt vai neatbalstīt kādu, ieņemt vienu vai otru pozīciju, mums būtu vispirms jāuzdod šie jautājumi, gan sev, gan viņiem, un jādabūna arī skaidrs atbildes. Neatkarības referendumi Skotijā, savā ziņā arī Katalonijā tiek izmantoti dažādā veidā, lai varbūt arī izprovocētu citus konfliktus citās valstīs, un šeit labs piemērs mums ir Krima, kur, teiksim, šīs Krimas pašvaldības vai, teiksim, okupācijas varas izveidotās pārvaldes izmanto šo demokrātisko valstu piemēru ar referendumiem par to, lai mēģinātu iegūt sev papildus leģitimitāti. Un man gribētos teikt, ka mums arī būtu noteikti jāizvairās salīdzināt vai, teiksim, atrast līdzības starp to, kas patreiz notiek Skotijā un Lielbritānijā, un to, ko mums saka, teiksim, tā okupācijas varas pārstāvji Krimas pussalā. Krimas pussala ir okupēta Ukrainas sastāvdaļa. Okupējot Krimas pussalu, Krievija ir pārkāpusi to vienošanos un starptautiskos līgumus, ko viņa ir devusi 1994. gadā. Un tā lielākā atšķirība ir tā, ka Skotijā šis referendums notiek tiesiskos apstākļos, liberālās demokrātijas ietvarā un bez jebkādas ārējas varas iejaukšanās, un mēs arī neesam dzirdējuši, ka šīs Skotijas neatkarības atbalstītāji kaut kādā veidā vēlētos pievienoties kādai citai valstī vai arī uzskatīt savu referendumu un neatkarību par farsu. Krimas gadījumā tam visam ir vieta, jo ne Krimas referendums bija leģitīms, ne arī Krimas varas institūcijas, kas patreiz Krimā valda, ir spējīgas un var tikt uzskatīts par suverēnām pašām par sevi neatkarīgām.